šodien sev devu 10 minūtes laika, lai pagatavotu tiešām garšīgas pusdienas, un tam par godu uzliku pat timeru. Gatavošana sāk ar to, ka uzliku vārīties ūdeni. No leduskapa izņēmu bekonu, kas bija palicis vēl no brīvdienu brokastīm. Uzvārītajā ūdenī liku noskalot lapu kāpostus un tos aši apvārīju. Tikmēr blender krūzē liku biespienu un ne to beigās pastas mērcē nejutīs. Tad pievienoju ķiploku daiviņu, sāli, piparus un aši apvārītos lapu jeb keilu kāpostus. Airfryerī izkārtoju bekonu šķelītes un liku tās gatavoties. Šo var darīt arī uz pannas, bet šajā gadījumā plīts jau bija daļai aizņemta. Blender krūzē samālu zaļo mērci, taču karstiem ūdenim pievienoju vēl padaudz sāls un liku vārīties svaigo sāliņu fettuccīni pastu. Labā ziņas, ka tajā vairs tikai kāds 2-3 minūtes, un patiesībā ar 2 ir pilnīgi gana. Un tajā brīdī, kad jūs izmantojat svaigu pastu, kas maksā 2,50 tavā piemājas veikalā, tu uzreiz kļūsti par šefpavāru. Vispār šobrīd Rimčikā ir diezgan daudz jaunu sāliņu produktu, tā kā ja jums ir laiks, droši paskatieties, un tur ir viss kaut kas interesants, piemēram, šī svaigā pasta. Tā kā bekons gatavojas nedaudz ilgāk nekā plānots, tad savu gatavošanas laiku paildzināju vēl par 3 minūtēm. Novārīto pastu sajaucu ar pagatavoto mērci, visu liku šķīvī, pārbēru ar apšaubāmu svaigumu sarīvētu sieru, samaltiem čili pipariem, mazliet sāli un svaigi maltiem melniem pipariem, augšpusē lēju citronu eļļu, bet šeit vēlreiz arī svaigi spiesta citronu sula, un vēl visu pārbēru ar tiem bekonu kriksīšiem, kas beidzot bija arī izcepšies. Kopumā šo pusdienu pagatavošanu man aizņēma apmēram 12-13 minūtes, un tas būtu nedaudz ašāk, ja vien bekons būtu izdomājis gatavoties ātrāk, un es to vēl nemēģināju paralēli arī nofilmēt. Lai nu kā, labu apetīti!